Sveiki, Juri! Sveika, Dina! Paldies, ka piekriti mazai intervijai. Es gribēju parunāt ar tevīm par veselību. Ja. Es gribēju parunāt par to, kā tu līdz tam nonāci, kādi tev ir rezultāti. Nu, padalies. Jā, kā nonācu, līdz kavaļu klubam. Jā, 13 gadus atpakaļ, tas ir 13. gadā, jau kad pēc institūta pabeigšanas man neizdevās atrast darbu un dēļ visas situācijas, dēļ darba meklēšanas un tā tālāk man krasi pasliktinājās veselībā. Un tajā brīdī mani arī iepazīstināja ar Coral Club produkciju un tās koncepciju. Jā. Un daudz nedomājot, ķēros vērsi pie ragiem. Jā. Visu gāju pēc veselības koncepcijas. Jā. Sākot ar vispirms vajadzēja iemācīties ūdeni dzert pietiekošā daudzumā, jā, un kvalitātē. Pēc tam sāku organisma attīrīšanu. Un man tie rezultāti, sākot ar organisma attīrīšanu, bija burtiski katru dienu. Katru dienu bija kaut kādas jaunas, neparastas sajūtas, foršas. Ja? Tie rezultāti man bija, teiksim tādi, kādus es dzīvē līdz tam nebiju piedzīvojis. Jā. Man ļoti patika. Es tagad, protams, nepārskaitīšu visus rezultātus, jo visi iegāju, tā kā ikdiena pierasts. Jā. Bet man ir gan aprakstīts mana mājaslapā. Jā, tev daudz sekotāju, jā, es jau skatījos. Gan YouTube, jā. Lūk, un jā, galvenokārt man, es atceros, kad man kreisās rokas arī mazā motorika uzlabojās, jā, spastika samazinājās. Kas vēl, šitais te mugurā pārstāja sāpēt, jo īpaši dienas beigās bija nogurums, nevarēju izturēt, bet tagad varu bez problēmām izturēt no rīta līdz vēlām vakaram. Jā. Protams, kā jau ikvienam cilvēkam, gan enerģijā, gan mazāka slimošana un tā tālāk. Tas ir labākajā gadījumā, ja vienreiz gadā saaugstējos, bet tas arī ir kaut ko 2-3 dienas ļoti ātri un viss kārtībā. Ja. Baigi forši. Un klausies, es esmu arī dzirdējusi, ka tev tāda enerģija, ka tu daudz arī ceļo un apmeklē visādus pasākumus, no kurienes to var ņemt un tā labi justies. Jā, tas viss pateicoties veselības koncepcijai. Jā. Veselības koncepcija jau principā viņa balstīta uz sen zināmiem, bet aizmirstiem dabas likumiem, jā, jo mums neviens skolās nemāca un nestāsta, kā profilaktiski rūpēties par savu veselību. Jā. Tāpat kā automašīnām vajag regulāru tehnisku apskati un aprūpi, tāpat arī cilvēkam, vai ne? Jā, mūsu organismam. Jā, vai ne? Klausies, daudz cilvēki sūdzās, ja, kad nav naudas, nav veselības, nav enerģijas. Ko tu viņiem ieteiktu?
Atklāšu noslēpumu, nauda jau visiem. Tikai katram cilvēkam jau savas prioritātes dzīvē, ja? Un veselība jau galvenā vērtība, galvenais resurss, lai cilvēks vispār spētu kaut ko sasniegt dzīvē. Ja nebūs veselības, tad arī nebūs nekā cita. Jā, un arī gribēt, vai ne, to vajag. Cilvēki domā, ka 3 mēnešus attīrīšos, un tas arī viss, bet man jau liekas, ka tam jābūt dzīvesveidam, vai ne? Vai tā ir jānonāk, vai ne? Bez šaubām, jā, tas ir dzīvesveids. Pa 3 mēnešiem itin nekas nenotiks, pa 3 mēnešiem, jo tikai tāds pirmsākums. Daudzi cilvēki vēlās atrisināt to problēmu, bet to cēloni, vai ne? Jā, to problēmu var teikt mēnešu laikā, bet viņi nepadomā, kad viņi visas dzīves laikā, dienā to vien darīja, lai bojātu savu veselību, sākot ar savu, dakšiņu un karotīti, ko viņi liek sev mutē, dara ikdienā, ja? Par to neviens neizdomājas, bet tas viss, diemžēl, bendē veselību, nevis vairo, ja? Un cilvēkiem ir grūti pārkāpt sev pāri, atzīt, kad veselība ir viņa atbildība, nevis ārstu, jeb kādu citu, ja? Un kad tas ir darbs ar sevi, nevis. Jo tagad jau taču cik daudz visādas ķīmijas, krāsvielas, ēvielas un visi mēs visu to ēdam, bet to organismu mēs domājam, ka mēs 3 mēnešos attīrīsim, vairāk nekas nenotiks. Tā jau man liekas, ka nav tam jābūt tiešām dzīvesveidam, ne? Bez šaubām, jo organisms piesārņojas katru dienu. Mēs elpojam, cik mums tagad daudz mašīnas, lidmašīnas, vai ne? Jā. Un arī caur pārtiku mūsdienu, kas to Hesburgeri, kolas. Iekšā, pārtiem vispār neminot, jā. Kečupi. Jā. Līdz ar to tas vienkārši ir dzīvesveids, tas ir jāpieņem. Ko tu ieteiktu, Juri, ja mūs kāds klausās, skatās? Ko mēs varam piedāvāt cilvēkiem? Jā, es viennozīmīgi varu iedrošināt, nebaidīties un uzdrošināties spērt pirmo soli pretim veselībai, jo tas, ko cilvēks iegūst, tas ir neapsvērami vērtīgi, jo tikai soli pa solim cilvēks spēj uzlabot savu veselību. Un daudzi cilvēki, starp citu, arī visas savas problēmas uzskata par kaut kādu absurdu normu, Bet tā nav norma, ja cilvēks ir slims, ja viņam, piemēram, sāp galva, jeb kaut ko izsitumu uz ādas un tam līdzīgi, jebko vaina. Tā nav norma, Bet cilvēks līdz tam jau nonācis, kad viņš ir gatavs samierināties. Es jau biju tāda pati. Man bija somiņa arī citromons, vienmēr darbā skapītīgi bija citromons. Kā sāp galva, tā iedzer citromonu. Un es domāju, nē, viss pietiek, jāmeklē kaut kāds cits variants. Tā es arī nonācu līdz korālklampām. Es esmu ļoti apmierināta.
Jā, jā, es jau zinu arī tavus pirmos rezultātus. Jā, tie arī, tiešām, galvas sāpes pārgājuši, tas spiediens vairāk nelēkā, forša enerģija, tagad locītavs pabarošu, jau sāku kolagēnu un bioronu, tā kā viss notiek. Redz, veselības koncepcijas te nevis katrs noveco, bet maziem soļiem kļūst jaunāks un enerģiskāks. Tas neatkarīgi no tā, kāds cipars mums pasēja. Vai ne? Bet kā mēs jūtamies, vai ne? Jā.